Jo, kā mēs zinām, visi cilvēki ir grēkojuši, un visiem cilvēkiem ir šī grēcīgā daba, jo, kad pirmie cilvēki sagrēkoja Ādams un Ieva, var teikt, viņi pārdeva savu svētību, ko Dievs viņiem deva cilvēkiem, viņi pārdeva vēlnam, un šīs pasaules valdnieks ir vēlns, kas apmāna cilvēks, un cilvēki bez Dieva viņi garīgi miruši, jo pirmie cilvēki, kad viņi sagrēkoja, Dievs teica, ja jūs ņemsiet šo aizliegto augli, ja jūs neklausīsiet man sagrēkosiet, te jūs mirdami mirsiet, un viņi arī garīgi nomira. Cilvēki bez Jēzus, bez to, kad viņi neatzīst Jēzu, ja viņi nepieņem Jēzu, viņi cilvēki ir garīgi miruši. Viņi garīgi atzīst tikai tad, kad viņi pieņem Jēzu savā sirdī. Un viņi kļūst par Dievu bērniem tikai tad, kad viņi nožēlo grēkus, atzīst tas grēkos, viņi pieņem Jēzu. Tad cilvēki atzīst, un viņi kļūst par Dievu bērniem. Viņi atkal dzīvo. Bez Jēzus nav dzīvība.